turpinām spēlēt Stalkeru Černobiļas ēnas. Tā. Kas te mums, kur te mums? Tā, mums jāšķērso dzelzceļa uzbērums. Jāiet kaut kur, nezinu kur. Jāiet meklēt dokumenti. Un vispār īstenībā mēs ejam meklēt Streloku kaut kādu. Kāpēc mēs to darām? Un tāpēc, ka šitas te galvenais varonis nevēl neatcerās. Tik vien bija, kā viņš tur brauc tajā mašīnā. Acīm redzot sasita galvu. Un viss. Un tā kā meksikāņu seriālos nevēla, viņš neatcerās nekas viņš ir, nekā viņu sauc, nekur viņš iet, ne arī no kurienes nāk. Tāpēc arī viņi tur visi iesaukuši pa iezīmēto. Tikai tāpēc, ka vārdu nezinu. Nu vienīgais viņam bija rokā telefons, telefonā attiecīgi īziņa nogalināt Streloku. Jā, nu tas šis laikam arī iet meklēt to Streloku. Laikam grib tikt skaidrībā, kas viņš tāds ir. Nu, pie reizes nožmiegts Streloku, nu, zin tā. 2 šāvieni, 2 zaķa, 1 šāvieni. Ja izdevās beidzot šitas te sūdu mašīnas uzlīst, jo, kādi kaut kā parasts slinkums čikāties. Ja vēl tagad uz to jumtiņu tikt. Jāapskatās. Tas ir. Nu, ir vērts mūžīgi, ja ir laiks, ja, tā forši var, nezinu, stundām te vazāties pa visiem jumtiem. Īstenībā, nu, var uzkāpt, var. Īstenībā pat ļoti it kā nereālās vietās var uzrāpties. Nu, kāpēc te man nekā nav, tas ir kam domāts. Kaut kādam, ir kaut kam jau domāts, nu es nezinu, tas slēpto. Šeit nekā nav, vai? Nu labi. Jūtos apbēdināts, teiksim tā. Ai. Nu ko viņš tik izli nolec? Jāapstās kabīnē. Te nav nekā. Pat parasti mašīnas jāapskatās tā baigi uzmanīgi. Tur ļoti bieži ir kaut kas. Ļoti bieži kaut kas labs ir. Tā, mums te kontakts. Kur man uzdevums, kur taustiņā? B burts uzdevumi. Tātad jāšķērso dzelzceļa uzbērums. Ok. Ir īstenībā 3 varianti, kad to dzelzceļa uzbērumu var šķērsot, jā. Viens variants, mēs tā baigi godīgi ejam pie tiem karavīriem, kuri tur nolikti speciāli, lai nelēstu cauri tādus kā es, lai apsargātu teritoriju no izlaupīšanas. Bet no šitiem večiem var sarunāt, ja? Neatceros. Es saku, man vajag tālāk.
Šis saka, nedrīkst, bet, nu, ja ļoti gribās, varam pa 500 rubļiem sarunāt. Nu, labi. Ja mēs negribam runāt un gadījumā, ja viss piķis ir iztērēts, mēs varam te kaut kur baigo līkumu šaut pāri. Un mēs esam dzelzceļa uzbārumam pāri tikuši, bet īstenībā baigi jau gribās to automātu, jā. Ja šajā spēlē faktiski grūti tikt pie naudas. Nu, normālā ceļā grūti tikt pie naudas. Ir šāds tāds nianses, jā. Nu, var tā kā bagetes attaisīt. Ir vietas, kur var tā kā apčakarēt to spēli, jā, un bikiņu uzvārīties, bet tas ir tālāk. Nu, labi, nu, šī tā kā spēle, nebūsim oriģināli. Bliežam. Muksim, nu. Bļaļ. Es domāju, anomālijā ieskrēja. Nu, sūdīgi, jā, saprot, te bisi tuciņas ierocis, ja, kā smējies. Un šitā pistola, nu tā, nu tā, nu pa 20 metriem var trāpīt, jā. Nu, pa šito gabalu, nu, es nezinu, večiem vatņikā paliek. Kaut kā jāmēģina, es nezinu. Šeit nav nekā labi pie vienam sapēm paskatīties. Baigi tālu. Īstenībā bezjēdzīgi diezgan. Es tā aizmirsu īstenībā. Te apskatījos. Tur apskatījos. Šito neapskatījos par lukturs jāieslēdz īstenībā. Ei, taču apskatījos. Te ir kaut kas. Nekas te nav, te īstenībā es pats varu likt šitās te pakās kaut ko. Cerībā kādreiz savākt. Tā, kur man te ir kaut kas uzzīmējies? Viens ļautiņš. Stulbi, tad tāds stulba aizķeršanās, ja, bet... Stulba aizķeršanās. Bet nu labi, jā. Dabūt viņus kaut kā tuvākā pozīcijā, lieka notēmēt nevar. Vismaz kaut kā viņus aizšaut. Jā, viens. Šauj viņus spēcīgi. Nē, davai. Mūkām. Vai gribētu uzkāpt kaut kur augstāk. Savādāk ar šito te štrunta pistoli. Štrunta pistoli pret automātiem. Nē, baigi grūti. Ja viņi te būtu bariņā saskrējuši, ir bariņā saskrējuši, klausies. Vismaz kaut kā viņus notraumēt, jā, lai...
pēc tam varētu līst ārā un piebeigt. Salaist tur katrā to aptver iekšā, nu. Tas ir gotovs. Labi. Nav nenormāli ieroči pašā sākumā, un pret armijniekiem īstenībā tā ir savā ziņā tā kā pašnāvība. Labi, 2 gatavi, 4 palikuši. Nevajag žņaukties ar šaušanu. Jo šitās patronas šajā teritorijā ir visbiežāk izmantojamās un nav nekāds retums. Davai laižam lejā, nav ko dirsties, un tur jātiek uz priekšu, mums kaut kur jāiet. Kaut kur jāiet, ja pa šito trūbu arī laikam varēja tikt, ja? Nav te kaut kas noslēpts gadījumā. Nav. Labi. Lēnam. Klusu mierīgi. Cik viņi man... viens ir. Un tas pa kilometru. Jā, viņš man tūlīt piežmiekšot. Blin. Bļāviens, vēl šitā te... Fīče, ja tā var teikt. Saproti, ieroči nav mūžīgi, nav tā kā spēles sākumā vai kur. Vai dabū labu ieroci vienreiz, ja, un tad skaisti spēlē līdz beigām. Nē, nu, ierocis dilst, ierocis nolietojās. Viņš ieklemē, viņš ieķīlē, Nu, ko tu stulbājies pauri ar nazi? Nu, tak, bļāvies, nu, tak galīgi neadekvāts, nu. Viens palicis. Nevajag, kur viņš ir? Viss vecais. Viss. Šitos te pistolē. Pistoli uzreiz nomainīsim. Šitā te kaut kāda ir labākā un skaistāka. Reku ir precizitāte, nodarāmais kaitējums, ko var nodarīt, teiksim, pretiniekam. Nu, ātrums ar kādu šauju. Un pats galvenais, tā zaļā svītra ir ieroča, teiksim, svaigums vai jaunums, nu, jo viņa zaļāka, jo viņa precīzāk un labāk šauj. Jo, teiksim, pārējie ieroči kaut kādi ņem un nolietojas un baigi ātri. Nu, teiksim, šitam te reku, tā zaļā svītra jau beigusies. Nu, ne jau sākusi beigties, tā, nu, neprecīzi pateicu. Beigusies. Bet tikko viņi sāk tērēties, tā tas ierocis vienkārši klemē. Un pašos tādos atbildīgākajos momentos tev vienkārši ņem un piedirš, nu. Kamēr tu tur pārlādē, tikmēr jau viss, jā. Pa vēlu saucās. Viņam tagad ēst vajag, nu, un bieži vien viņam sagribas rīt tādos momentos, kad nu, galīgi nevajadzētu, ja, domāt par ēšanu. Nu. Tev tur šauj, teiksim, visādos veidos no visām pusēm. Nē, viņš mierīgi vēs, jo viņam vajag ēst visi. Hoķi izstiepies. Nu, tāds pofigists. Kas tur nāk, kas tur iet. Nē, tie bandīti.
Tiem ar mieru dzīvē nav. Tur tā māja, kur mēs bijām, tur tas bars mūžīgi kaut kāds tur neiznīdējams. Viņi tur... Tas bars ir neiznīdējams. Viņi tur vairojās, nezinu, tā kā truši. No savstarpēji laikam. Es nezinu, no to viņus apšaujam pēc 3 minūtēm, teiksim, aizējam pēc 3 minūtēm, nāc atpakaļ viņa atkal priekšā. Nav nekā dīvaini. Kaut kā nesaprotu, kas tur man nāk. Bandīti. Tā armīnieki bīstam, viņam bruņu vēsts automātā, šitie tie saviem tur, es nezinu. Šitie, bisa ir bīstam, jā, bisa ir bīstam, bisa tur, nezinu, grūti pārdzīvot. Visi reizēm pietiek, es nezinu. Nezinu. Kas tas tāds? Jau velk prom. Labi, pagā vēl viens man, 2. Šitās nav gadījies. Davai, šauj! Tā gan bija zādi, jahaidi. Kui. Sīvēns. Vepris. Īstenībā tos lopiņus arī var paskatīties, jā? Viņiem reizēm ir rekuši tādi te kapita kabanā, viņiem ir cūkas, vepra, naks, kuru šitie te zinātnieki izmanto tur zāļu dažādu izgatavošanai. Un tādā garā. Ok, 4 aptiekas. Jāizvēlās tagad pats zaļākais automāts, jā. Reku šitam te automātam veselība ir vislabākā. Pārējos metam prom. Tā. Kas mums paliek šitas te? Šita. Tā. Tā, kas man te pēc kartas? Šnabs salikts iekšā. Kas te? Vai bija vērts? Tā, te mums nekā nav. Hei, tukšs. Par ko? Par ko tā? Labi, sūc viņu. Ne? Nav ko jāapstās šitam. Kaut kā nedod neko, ne? Меченый, кстати, о стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда, лесом кличут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи.
Он на хвосте каких-то тварей притащил, говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Jā, tas rasnais saka, ka šito te kompleksu arī īstenībā var apsekot. Tas tur gan jau ka ir labs, jā. Jā, tas rasnais saka, klausies, ir viens stalkers vārdā Lapsa. Ot, viņš ir lietas kursā tur pa to streloku, kur tu tur meklē, varbūt viņš tur var kaut kā palīdzēt ar informāciju, jā, bet, viņam tur piesajušies kaut kādi tur lopiņi, kaut kādi radījumi, var sakot, es tev tur nosūtu viņa koordinātes, tu tur skrien pie viņa. Savādāk viņš saka, ka tur ilgi nenoturēšoties, kaut kas viņu tur ēdot nost, ka viņš arī ir. Выручайте! Кто-нибудь! Viņš saka, palīgā, iedod aptieciņu, es cilvēks, es saku, šeit tev turi. Viņš man tur attiecīgi kaut kādu informāciju, jā, tur par to tur strēloku. Uzdevums ir izpildīts, tur tāda lirika. Viss iet turpinās, jā. Man tagad jāiet uz izgāstuvi, tur kaut kur. Ko viņi izturīgi, tas suņi? Nē, es davāju pistoli. Atsakot, viņam čoms kaut kāds pusradinieks, viņš tur zinot, tur kaut kādā izgāstuvē, tas zināšot, cik es sapratu precīzāk to visu padarīšanu. Zināšot palīdzēt man tas radinieks, jā. Reku suņa asti arī var dabūt. Ķipa maksā 500 rubļi. Nezinu, draņķis varbūt ir, bet daudz vietu neaizņem. Labi. Kur mums tur jāiet? Kaut kur šeit bija kaut kāda slēptuve. Kaut kādi sīkumi tur bija šādi tādi. Un tas tur tikai karoja, Tam tur miera dzīvē nav, viņš tur šauj tos lopiņus, vēl pie veselības, jā, labi. Kurš tā spēle īstenībā interesanti, tās slēptuves ir visādās neiespējamās vietās bieži saliktas. Nezinu, maizes klaipis, jā. Uzrūgusi putra. Ir kaut kas iekšā? Nav nekā iekšā. Tā ko tas suņa pēc tu man šitā piečakarēt. Šitā. Labi. Wow, super, ne? Apieka. Patronas. Kas te man ir pa patronam? Cūkskai. Kas nav patronu, bet labi. Jau cik man šitas zaļš, arī svaiga pistole. Labi. Jau var dzīvot. Laba pistole, automāts. Tā. Ko šitais dara? Šitais jau atdevis galus, jā? Nav atdevis. Johēdi.
Šitais, saka, Reko, tu man palīdzēji, šeit tev nauda, ja, ņem 1500. Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них совсем совести нет у этих? За неделю подошве гоплык. Nu, es pārdošu, nu, priekš kam man viņa, šeit tev šnabi arī vecais. Ēd, dzer. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот. Galvenais, ka vienmēr pie tā uguns, kur iekā nosēžās, tā sāku moldēt kaut ko. Šitas arī. Ej, atkal sūdīgus zābakus iesmērējuši. Dzīve nekāda, jā, un tādā garā. Nav nekā. Cik ir pulkstens? 15:59. Īstenībā to dinamisko laiku var atslēgt. Vismaz šitajā te Černobiļas ēnās kaut kā tu to laiku nekādīgi nevar ietekmēt. Nu, kāds viņš ir, tāds viņš ir, ja ir 12 naktī, tā ir tumšs, jā. Jā, nu, protams, interesanti, jā. Kas te ir? Kaut kādi kritušie. Kurš man? Viens. Labi, lasām visu, ko te var salasīt, pēc tam šķirojam. Labi, viens tur brēc, palīgā. Nu, kur tur esi? Dzeltenais, ja? Помогите! Nu, labi, tur aptieku. Ko es tev varu pārdot? Šeit tev šito švirlaku. Ko viņš var pastāstīt, pajautāja. Vai, nu, zin, katram kaut kāds bēdu stāsts. Šita saka, vai, man bēdīgi, jā, tur kaut kāds čoms pazudis, kaut kāds tur susliks. No kā viņš tur? Nezinu, nu... Tā, lai jau sajaukt, no kuras puses gāja, uz kuru pusi. Nē, šitos visus savus... Davai izkrāmiešu. Nu labi, lai pagaidām. Nu jā, viss ir bise. Cik man 35 kilogrami somā. Jā, kāpēc es to aptieku dodu, ja? Īsnībā, nu tā, ja tu tur... Ja tev ir laba reputācija, ja? Nu, tu tur tā kā... Reku viens kritušais. Jāapstās, kas tā. Somā. Ja tu tā kā esi izpalīdzīgs, ja, tur izlīdz cilvēkiem, vienam, otram, trešajam, ja tev ir laba reputācija. Tad tu arī visu kaut ko. Tad tev tirgotāji šo to pārdos lētāk. Nu, ir pakaļ, jā, man nav pret radiācijas preparāti. Jāsēdās. Nu, ko viņi, bļā, viens te mudakli, Nu, es pat nezinu. Jā,
Paskrien cerībā, ka... Nu, naher. Šitā var bez aptiekām palikt īstenībā, kāpēc pie tā Rasnas Sidoroviča bļāviens nenopirku. Viņam taču bija 2 pretradiācijas preparāti bļāviens, nu kēdas suņa pēc, nu. Ot stulps, jomā, nu bļāviens. Izcili tīzli. Tīzli. Nu pagaid, nu labi, nu ko viņš man līdz bezgalībai rādīs, bļāviens, nu tak tak laiks pagājis, nu. Давай. Tīzli. Nu ko viņi bez... Nu tas ir galīgs murks jau. Vai ne? Šitā nav gadījies tik nepraktiski. Lien augšā. Nu, kur tu tur ieķēries, ja? Kur tur ieķēries? Nē, nu jau mazāk ēd man to veselību, ja, bet kaut kā dīvaini, kā viņi tur apšāvās. Nu, bet ēd, jau. Tīzli. Labi, aizskrienam līdz mašīnai, palūžam, kas šeit ir. Nekā? Ew. Tas nav interesanti. Tas ir galīgi neinteresanti. Nu, šito apskatīju. Labi. Nav mirstamā vaina, protams, jā, bet ļoti tomēr nepatīkam. Nu beidzot pazuda radiācijas zīme. Viena aptieka. Nu labi, nu kļūdā mācās. To šnabes varēja taču sadzerties. Vēl man krītās. Kāpēc? Davai šnabes sadzeršos. Nezinu. Nu, šnabs it kā radiācijas sekas, nu, likvidē, jā, nu, es nezinu, nezinu. Tā, vai mēs ejam uz citu lokalizāciju, jā. Jā, interesanti, stulbi interesanti sanāca, jā. Seku pie tirgotāja obligāti jāpērk visas aptiekas, aptiekas pārsēji un pretradiācijas preparāti. Viss tur nav ko dirsties, tas ir viennozīmīgi. Šitādu kļūdu uztaisīt vienkārši un tev nav kur ņemt un, teiksim,
dirsākā maisā, nu. Laid iekšā. Tā, man uzdevums bija kaut kādu bandītu vadoni piežmiegt. Davai pistoli kaut kā smuki, skaisti, viena mierīgi. Это бандиты, помоги! Зацепил, гада! Kas ir vecais? Labi. Paldies, viņi pateiks, varbūt. Внимание всем! Говорит бес, командир отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со Спасибо, стоянки друг. брошенной Я техники. твой должник. Предполагаем контратаку. Jā, reku draugs atkal, jā. Viņš saka, paldies, esmu tev parādā. Jā, cita starpā tur viens brēts, ja Hēdi, esmu tāds un tāds. Tur kaut kāds, jā. Neitrālā grupējuma tur kaut kāds vadītājs. Lūdzu, tur nāciet, kas dzird, nāciet palīgā. Bandīti tūlīt mūs te nāks un šaus un... Var sakot, visi, kuri dzird, nāciet palīgā, laipni gaidīt. Visi draudzīgi kopā atdosim galus. Vienam viņam negriboties uz viņu pasauli. Un kā šeit kaut kā iekšā, tak var tikt, vai ne? Kas notika? Kas notika? Kas notika, jā? Ha. Šeit nekā nav. Nu, te īstenībā tāds bardaks, ja. Visur bandīti, vai ne? Visur kaut kādi grupējumiem galā. Vieni cīnās pret otriem, pirmie pret piektajiem un piektajā pret visiem, kuri kustās. Tā, mums te cita starpā jāiet uzzināt par to streloku un cerībā, ka atnāks tur tam galvenam varonim, ka atnāks atmiņa. Labi, šeit ir vesela epopēja priekšā ar to visu izgāstuvi, tā kā, nu ne izgāstuvi, nu krāmu noliktava, šrots, teiksim, tādā nozīmē izgāstuvi ir domāt. Labi, šai vietā arī beidzam, šoreiz pietiks.